Jāsaka, kā ir. Tikai pateicoties jums, mani draugi un kolēģi skolotāji, arī šogad esam labi pastrādājuši. Paldies, ka esat un esat kopā ar mums! Protams, ir jauki skolēnu klātienes nodarbībās redzēt viņu lielo interesi par muzeja ekspozīciju. Bet interesantie jautājumi, piemēram, kāpēc Brežņevam bija tik daudz medaļu, ir visforšākie un arī brīnišķīgi, ka daudzās ģimenēs stāsta agrāko paudžu pieredzi okupācijas apstākļos, un uz to es arī gribu vienmēr iedrošināt. Vadot tiešsaistes nodarbības, man vienmēr ir interesanti saprast, kādas skolēniem ir zināšanas vēsturē, ko viņi zina. Bet dažreiz tomēr ir gadījumi, kad skolotāji mēģina pārņemt to iniciatīvu. Piemēram, vienreiz bija gadījums, kad es uzdevu bērniem jautājumu, kā saucas vienošanās starp nacistisku Vāciju un Padomju Savienību. Un skolotāji uzreiz teica, ka tas bija Molotova-Ribbentrop pakts. Es viņai pateicu skolotāji, paldies jūs liels, es zinu, ka jūs zināt, bet tomēr to es gribētu dzirdēt arī pirmkārt no pašiem bērniem. Interesantu stāstu. Reiz pie mums atnāca skolēnu grupa ar skolotāju, kura visu ceļu bērniem bija stāstījusi, tūlīt redzēsiet slavenās stūra mājas kameras. Ekskursija sākās, visi klausās, skatās ekspozīciju, un tikai apmēram pusceļā skolotāja pēkšņi apstājas un klusām prasa: piedodiet, bet šī nav stūra māja? Izrādījās, viņa bija sajaukusi divus muzejus. Bērni gan to uztvēra mierīgi, un beigās ekskursija izvērtās ļoti laba. Toties skolotāja pēc tam smējās visvairāk un teica: vismaz vēstures tēma trāpīt pareizā. School children and students, they arrive to visit the museum from all over the world, and usually it's so interesting to work with them, to answer to their questions. One of my favorite questions is about the Baltic Way. Usually the school children, they ask, how did they manage to arrange everything without the internet and the mobile phones? I do the classes in English, bet esmu no Ukrainas, es mācos latviešu valodu un ceru drīz strādāt arī latviski un angliski. Mans atvaļinājums Ukrainā rīt pilnā sparā, bet jūsu skolotāji, tas sāksies pavisam drīz. Visi kopā atpūšamies un tad atkal tiekamies kopā jaunajā mācību gadā.